Hello, YouTube! Karoči, šodien tāds video izdomāju uzfilmēt, ārā superīgs laiks. Izdomāju uzfilmēt. Tātad, īsāk sakot, aizbrauksim uz meža krosinieku. Iekšā pilnīgi ir, nevar redzēt laikam, reku. Gandrīz 16 grādi. Te viss stāv kā stāvēja. Bišķītiņa updates taifūnam. Un vēl, ko mēs esam paspējuši izdarīt, tas ir uzlikām flyam manu Yasuni Air, kas bija, ja manam ir stok, mans viss ir stokā, iet tagad, viss kā vajag noregulēju, tā kā čotka viss. Ķipā nākamnedēļ varbūt jau pircējs būs, no skolas viens čoms teica, ka varbūt ņems. Tā kā tā, ārā ļoti labs laiks ir, bišķīt vējš pūš. Bet neviena mākoņa ir ļoti silti. Pilnīgi garažā bez jakas esmu. Tā kā tūlīt uzvelk ķiveri, pieliekam kameru klāt un laidīsim. Varbūt būs kaut kādas jaunas dziesmas, par kur es nerunāju, kaut ko pamēģinās uzlikt. Tā kā tā. Nu ko, viss. Esam gatavi braukt. Nezinu, uz kuru mežu brauks, bet kaut kur jau aizbrauks, kaut ko pafilmēs, kaut ko parunās. Tā kā tā. Brauksim uz to grēņu mežu. Paskatīsimies, kas tur ir. Višķīt ir vērts braukt tur. Bet var pierast nav traģiski, tā kā ziemā bija. Tur 700 un tā tālāk. Ja tie, kas jau pamanīja, man spidometrs neiet, jo trosīte beigta. Un vēl prikols ar šito ir diezgan cik pagāja kāds, laikam 2 mēneši varbūt, un atkal īsti taķīša drošinātāju. Tā kā kaut kad būs jāaiziet pa garantiju, jāpasaka, lai sataisa spidometru, drošinātāju un apkopu uztais. Nu, eļu, filtru un tā tālāk. Kaut kā tā. Jā, nu, nezinu, ko šobrīd vēl pateikt. Iet viņš labi. Vēl noteikti pateikšu viņiem, lai saregulē karbi, jo pilnā ručkā viņš pārlej. Bet līdz kaut kādiem 75% ručkai viņš normāli iet. Iedod viņam pilnu. Ka tur varēja dzirdēt, ka viņš tā kā šauj ārā. Nu, tā kā backfire, tā teikt. Un pārlej īsāk sakot. To būs jāpasaka, lai viņi gan jau jāsatīra karbi. Karoči, lai uztais man pilnu apkopu, lai vasarā ir darba kārtībā, lai nav prikoliņš kaut kādā puceļā. Tā kā tā, reku tur. Reku jau meši ir, mēs brauksim tur tai. Tur pašu mežu nebrauksim, aizbrauksim uz to pirmo vietu, tad, kad bija pirmais video par šito krosinieku. Aizbrauksim uz turieni, pamēģināsim, varbūt šoreiz sanāks man izbraukt tur, varbūt arī nesanāks.
klāt jau. Jāsāk jau pamazām bremzēt. Nē, es tur, īstenībā tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es tur biju. Kur šeit. Varbūt šoreiz būs labāk nekā tajā reizē, ka bija jāmetās ripā. Jā, nu tur gan es nebraukšu, es pat īsti nezinu, cik labi jūs tur redzat kaut ko. Jo, kamerai nav tā labākā pozīcija, cik es atceros. Atkal neitrālajā ieliku. Jā, nu šeit es iepriekš arī biju palīdz, bet šoreiz nemīzīsim un brauksim tālāk. Ja šeit es zinu, ka daudzi ar kvadriem brauc. Ja cik tālu, tad es aizbraukšu, to es īsti nezinu. Ja te ir tāda kūdra bišķīt. Aha, te kūdens un braukam šeit. Protams, nav te nekāds lielais ātrums, man jau nav tāda pieredze, lai pa mežiem tā močīt. Nu, cerams, ir interesanti skatīties, vismaz līdz šim brīdim. Mierīgi pirmo reizi šeit brauc. Zināt, kas tur priekšā būs. Gabali, kas sastādīti, laikam jābrauc uz šeit. Wow, iet bau. Tas gan izskatās diezgan smuki. Man tā liekas. Un te arī tieši jābrauc kalnā. Tā, un te tagad ir miljons daudz dažādi ceļi, uz kuriem brauc. Jā, bišķi tek. Tā, noņemsim kameru. Noslāpējam. Aiziešu tūlīt jums parādīt. Šitā. Reiku šitāds te. Kaut kāds purvs. Neko vēl. Ūdens. Neko tur mocis stāv. Neko tur iet viens ceļš. Tad tur iet dažādi ceļi. Mēs no turienes atbraucām šitā līdz šejienai. Līdz aiziesim reiku pēc šitien augšā uzbraucām. Nav jau tik stāvs ķipa. Bet nu laikam brauksim uz to pusi. Es tā domāju, uz turien labāk. Negribās kaut kur vienam pašam mežā īsti nav labi braukt. Bet nu brauksim uz to pusi, turēsimies vairāk. Tā teikt, pa labi. Ja nu kaut kas, tad lai var braukt atpakaļ. Tā kā tā cik tur procenti. 35. Jā, nu video būs tāds neīs, cerams. Tā kā kamerai nav diezgan daudz procentu. Baigi daudz arī nefilmēšu.
Jā, nu, lēc man diemžēl tikai ar kurbuliņš. Bet, nu, nav jau problēma, jā, ar iekurbulēm. Ja nebūtu kurbuļi, tad tā būtu cita lieta. Kaut kur te mēs jāizbrauc. Nu, visdrīzākais mēs tikko apbraucām visu to garo ceļu. Kā braucam uz šeit. Braucam te. Visdrīzākais tur caur mežu braucot ir tāds lielāks aplis, kurš gan jau līdz pat šejienai arī noved. Jā, nu te ir tādi labi dubļi. Jā, te ir riktīga kūdri. Es īsti nebraukšu. Brauksim kaut kur pa lakus. Tā. Te gan ir bišķīt problēma. Te visi ir baigajot purvā. Nav labi. Tur, lai te apbrauc, nav jau īsti. Laikam tur augšā varētu braukt. Ja es tur vispār uzbraukšu, izskatās, ka es tad pat nevarēšu uzbraukt. Varbūt arī varēšu pa šeit. Veļa. Visa kurpe netīra dubļos. Iekāpa iekšā tajā sūdā. Labi, nekas. Jā, brauciet. Ej, dīrs. Te būs laikam kaut kad jāmetās riņķī. Tā vismaz izskatās. Te ir baigie dubļi. Man jau arī nav nekāda zābaka, nekā tāda nav, lai tā riktīgi močīt pa mežiem šitādām vietām. Jā, te ir dirsā. Domāju, ka labāk būtu braukt atpakaļ. Es negribu te baigi riskēt. Labāk brauksim atpakaļ un aizbrauksim līdz tai trasītai, kas tur galā bija. Pa sākuma ceļu braukt. Esam arī līdz šahienai atbraukuši. Šeit kāds šodien stabili bijis.
tā. Es pat īsti nezinu, ko tagad vēl pafilmēt. Šobrīd nav ko. Atbraukuši esam. Mežā pabijām. Oi, jopcik. Viss dubļos. Šeit arī viss dubļos. Būs laikam jāiebrauc, jānoskalo pēc tam. Nu, reku te, tur tāda bišķīt smilšu trasa. Tur vēl mežā iet, tur iet uz mežu. Nu, kaut kā tā. Labi, paņemšu bišķīt pauzīt, nogrums. Nu, ko pastāvējuši esam, bišķīt atpūtos, parunāju pa telefonu. Nu, tagad laikam nezinu, var aizbraukt tur augšā, uzbraukšu laikam. Tur tāds bišķīt aplītis sanāk, var izbraukt. Un tad jau laidīšu uz garažu. Tā kā, laikam klāt. Nu, laižam klāt. Moci un aiziet dziesmā. Šeit arī baigās smiltis ir īstenībā. Reiku parādīšu, kā mēs šeit ar Rudolfu no manas klases ik pa laikam braucu. Šitā te tur mazīgs tāds līkums sanāk, tad var tur augšā braukt. Pamēģināsim uzbraukt, neesmu šeit braucis, vienu reizi tikai mēģināju. Jā, nu gandrīz nolikos. Bet ne ir labi. Kaut kā jau ir jāmācās. Vai ne? Kā tā? Nekā īpaši jau nav. Bet, nu, mums ir kur pabraukt. Priekšā viens uz tunis laigāja. Šeit pa labi ir laikam tas ceļš, no kurienes mēs būtu izbraukuši, bet es tur neizbraucu. Mēs šodien. Labi, slēdzam mūziku un braucam līdz garažai. Tas ir kaut kas jau. Pirmo reizi šeit redzu kaut ko tādu īstenībā. Man izbrauc apkārt. Pašā trasē nebraucu, vienkārši atbrauc kaut kāds iedot.